Sveiki, mežāži! Paskatīsimies, ko martā vēsta tarotkārtas. Mežāži, marts tiešām jums būs gaišs, priecīgs, aktīvs, horizontu atverošs mēnesis, kas ļaus pabeigt lietas ātrāk, tālāk, nobeigt situācijas, kas jums ir nevajadzīgas, uzsākt jaunas situācijas, sākt jaunas lietas, jaunas darbus, jaunas attiecības, veidināt telpas, tīrīt apkārtni, iegūt jaunu enerģiju, nokļūt sabiedrībā, kurā jūs nekad neesat bijuši, nokļūt vietās, kur jūs neesat nekad bijuši. Tāda tā kā brīvlaišanas sajūta, kad iespējams ir pilnīgi viss, kad jūs paliekat lielāks, varenāks, spēcīgāks, ar iespēju paveikt daudzas lietas, gluži vienkārši daudzas lietas daudz ātrāk. Tāda sajūta tā kā tagad, kad diena kļūst ar vien garāku un gaisma ar vien vairāk un vairāk, un jūs saprotat, ko jau no agra līdz pēc vēlam vakaram var darīties, šeptēties. Tieši tāda enerģija ir jūsos nākamajā mēnesī. Ko jūs darbā darīsiet? Darbā, acīm redzot, būs lielā tīrīšana. Es saprotu, ka viena daļa no mežāžiem te būs uztaisījuši kaut kādu ritīgo tīrīšanu darba jomā, tad šis salikums pilnīgi absolūti var runāt par vienu darba beigšanu un jaunu projektu sākšanu, bet tas nav veselu darba ciklu beigšana, tas var būt kaut kādas lietas sakārtošana, nobeigšana, bet mums ir jāņem vērā, ka darbā būs kaut kāda pauze, būs aizķeršanās, būs kaut kāds periods, kuru jūs neplānojat, ka viņš būs tik lēns. Varbūt arī plānojat, iespējams, ka jūs arī zinat, ka jūs jau dodaties ilgtermiņa atvaļinājumā un neviens jūs vietā darbu nedarīs, arī tā tas izskatās, ja? Bet tādā darba vidē, kur ir algots darbs, šī kārta saka, būs kaut kādas aizķeršanās, pilnīgi nesaprotam iemeslu dēļ. Protams, ka tā varbūt arī pārstrādāšanās, ja? Bet drīzāk, kas būs aizķeršanās, jūs zināt, tagad retrogradēs Merkūrs būs ļoti, ļoti ilgi, un tas nozīmē, tas ir tehniskas lietas, kuras plāno kā gribi vai domā kā gribi, nekas tur neizdodas sakārtot. Ja jums vienreiz dators ir, atvainojiet par izteicienu nosprādes, tad jums nekas tur neiznāk, ja jums nāks viņu vest pie un to informāciju no datora jūs nevarat dabūt ārā, un līdz ar to darbs apstājās uz krietnu laiku. Tad ņemiet šo vērā, esat maksimāli vērīgi saistībā ar to, ar tām niansēm, kas varētu apstādināt jūsu darbu, un visu nepieciešamo šī mēneša darbībai cenšties piesargāt privātā dzīve. Privātā dzīve ir saistīta arī ar kustību un ar pārbraucienu, un ar tādu kā attāluma efektu. Viņi ļoti līdzinās jūsu pirmajai kārtī, kas nozīmē, ka jūsu partneris iespējams šajā mēnesī vai nu būs daudz prom, vai jūs būsiet daudz prom, vai tas būs ārzemes, vai tas būs atvaļinājums, vai tas ir komandējums, vai tas būs vienkārši ilgākas darba stundas, papildus darbs, papildus projekti vai hobiji, kas turēs jūs tā kā attālumā vienu no otra, bet šeit ir ietverta tāda kustība, braucieni, pārcelšanās tā skaitā, ja, kas jūs drīzāk tur tādā kustībā, darbībā un attālumā mazlietiņās. Tas nav nekas slikts partnerattiecībām, vienkārši šis mēnesis nav tik cieši, tik tuvs, tik romantisks, varbūt, ja kādam ir tāda vēlme, bet jums ir jāparāda šīs kustības elements un jāsaprot, ka arī tā ir daļa no partnerības un tur viss ir kārtībā. Ja? Tātad ceļojumi, komandējumi, redziet, kāda skaista kārtas, jūs varat, protams, arī kopīgi doties kādā atvaļinājumā, galu galā ir skolēnu brīvdienas, ja? Jūs varat, varbūt tas jau sen ir plānots. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārts saka, ka jūs varētu meklēt partneri kaut kur tālāk, citā vietā, citā valstī, aiz tām robežām, kur jūs līdz šim viņu meklējat. Jūs varat iepazīties lidojumā, ceļojumā, braucienā, viss ir iespējams, ja? Tā kā skatieties, kā šī kārta jums palīdz iepazīties ar cilvēku, kas atrodas ārpus tā loka, kur jūs līdz šim esat. Un jautājums, ko uzdot pašam sev. Jautājums, ko uzdot pašam sev, vai ir kāda lieta, ticība vai cilvēks,
kura sacītajam es uzticos no visas sirds. Tā kā pilnīgā pieņem, vai ir kāda lieta, ticība vai cilvēks, kam es pilnībā uzticos un kam es pilnīgi paļaujos. Kas ir tāda, mans guru. Lai lielisks mēnesis, uz tikšanos!